Labrītiņ, vienmēr rītu sāciet ar ūdeni. Es izvēlos, protams, koralmainu, bet vienmēr atcerieties ūdens, tas ļoti svarīgs. Bet ne par to stāsts. Man šeit ir ļoti garšīgs tāds skaistas celtnes tabletītes, ļoti gardas un efektīgas. Bija testī. Par pārtiku es jums ielikšu postiņu vēlāk. Starp citu taisu steicamu pasūtījumu šodien un mēneša beigās arī tā kā dodiet man ziņu. Bet, mīļie, B vitamīna deficīts rodas, ja neēdam pārtiku, ja, ar B vitamīna sastāvu, ja, nelietojam uzturpagātinātājus vai arī veselības stāvokļa dēļ. Jo slimības dēļ, antibiotiku dēļ un zāļu mēs nodzēšam paši neapzināti vitamīnus, ne tikai B vitamīnu. Ja? Un mūsu ķermenim ir nepieciešams noteikts daudzums katra B vitamīna veida, lai tas labi funkcionētu, un arī bērniem, principā visai ģimenei. Visi B vitamīna veidi ir ūdenī šķīstoši. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja? Kas nozīmē, ka tie nevar uzkrāties organismā. Tas ir ļoti, ļoti grūti. Ja? Tad ir kaut kādas veselības problēmas, ja gadījumā uzkrājas, ja? Un ir regulāri jālieto, lai izvairītos no deficīta. Ja? Pārtika, uzturpagātinātāji, ja? Pēc katra savas situācijas. Katru dienu vidējam pieaugušam ir nepieciešams visi tipa B vitamīni, ja, kas ir. Ja, un šeit mums arī ļoti daudz ir. Cilvēkam ar B vitamīnu deficītu var rasties nežēlīgi daudz problēmas. Jā, ir arī iedalīts, ja, katram B vitamīna veidam, bet, protams, tas ir nogurums, vājums, vispārīgs enerģijas trūkums, ja jūs dzīvojat ilgus periodus, jau nejūtīgums, ja, tirpšana, rokas kājas novājināti muskuļi, ja, lēni refleksi, arī tāpat tāds trīce, ja, augsti, ja, karsti, ejot, nevaram noturēt līdzsvaru, ja, tas vairāk par manību, ja, ar visām diagnozēm. Jā, smagāk simptomi ir tieši tāpat tās apjukums, atmiņas zudums, depresija, stress, demence un tā tālāk. Ja. Un B vitamīna deficītu var izraisīt arī alkoholisms, jo aknām nepieciešams vairāk B vitamīns, lai metabolizētu, sadalītu lieko alkoholu. Ja? Piemēram, Austrālijas uzturu vadlīnijas iesaka cilvēkiem ar vegāniem, ja? ar tām diētām, ja? Lietot, piemēram, B12 piedeves, ja? Jo trūkums ir biežāk sastopams šāda cilvēka grupām. Ja? Tad, kad iet runa par vitamīnu, piemēram, pārdozēšanu, ja? Tad, principā, šeit ir jāatcerās tā, protams, neviens jau negrūdīs, ja tādu lielu kvantitāti, ja, sev iekšā. Bet, kas to zina? Tad esat uzmanīgi ar tiem, kad jūs sākat lietot, piemēram, atsevišķi B12. Labāk izvēlieties šāda veida, ja šeit, piemēram, mēs abi divi, ja viņas tāds sūkājums ļoti garšīgas, tāds tabletīts bērniem ļoti labi būs, arī ļoti garšīgas, ir jau izprovēts, jau es jau sadevu dāvaniņas, un ļoti, ļoti bērni iecienījuši, un gribās uzreiz, savādāk nevar, kaut kādos veidos, ja dzirdam, ka nevar iebarot, ja, tad attiecīgi, izvairieties no tā, ka gadījumā jums piemēram, jūs nododat asins analīzes, ja, un jums, piemēram, tagad saka, ja, ka jums ir nežēlīgais B12 deficīts, un, protams, jums arī slimnīcā vai ārsts, ja, jums arī var iedot arī vakcīnu un tādā garā. Es šeit vairāk runāju par tāda veida trakiem simptomiem, ja, kas varētu skart to B vitamīnu deficītu, ja, bet vienmēr cenšaties, es jau te daudz stāstu par tām pilnajām asins analīzēm, bet zin kā, cik bieži vien dzirdēts, un arī manā praksē ir bijis tā, ka, tu nodot tās asins analīzes, ja, un tu redzi, un tev visu laiku saka, it kā tur kaut kādi sarkanumiņi ir, ka mīnusiņi, ja, bet ārstiem tas ir standarts. Bet, ja mēs analizējam, ja, es jau esmu tas cilvēks. Ja? Un ja man ir kaut kur kaut kādi sarkanumiņi, mīnusi, ja zem mīnusi, ja es esmu jūtīga, tad īstenībā man ir tas skats uz to vitamīnu vai minerālu ir
ir jāpaskatās, ja kaut vai uztur bagātinātājus padzert. Jā, tāpēc ir ļoti svarīgi skatīties līdzi visur, jo tāpēc, ka viņiem ir visu laiku standarti, un es par to ļoti bieži stāstu. Ja? Standarti, ja? Viņi ātri paskatās, pasaka, ka viss ir kārtībā, atdzīvot tam man, ja? Un es tajos simptomos visos dzīvoju, un ļoti daudz cilvēki. Tāpēc, principā, viens no svarīgākajiem, ja? Būs B grupas vitamīnu kompleksiņš. Ja, lai būtu visi, ja, mums arī tāds ļoti, ļoti labs, un starp citu ļoti lēca, ja, droši rakstat man, un es šodien taisu pasūtījumu, nenokavējiet, un tad pēc tam mēneša beigās, bet, ja vajadzēs kaut ko ekstra noteikti vienmēr, jo tāpēc man arī citreiz ienāk kaut kas galvā, ja, un tagad arī, piemēram, Andrzejs, ja izdomāja, ka viņš grib kolorādu, ko darīt, jūt, ka vajag, tad vajag, ja. Labi, mīlīši, ja gadījumā kas, bet kā pieceļamies ūdeni, ja? Ja vai korālmaļu gribat izprovēt, ja, tad noteikti. Es arī starp citu ieliku video ļoti labs krievu valodā, ja, par ūdeni, un starp citu ieliku arī postiņu par magnēziju, ja, kas ir arī ļoti svarīgs, bet šīs konfektītes ir ļoti garšīgs. Sūkājam un priecājamies!